Skola mums ir skaista pamatskola, plaša. Bērns ir ļoti priecīgs, ka tādā mācās. Tīrs, kārtīgs, ēšana ļoti laba ir. Bērns saka, ka nevar apēst pat porciju. Un vispār ļoti apmierināts pagaidām. Redzēs, kā būs vēlāk. Tagad jau vēl maz ir jāmācās. Pats sākumiņš. Ar lasīšanu grūti iet mums. Matemātika ļoti labi. Bet tā pamazām mēs jau esam iegājuši tādā ritmā. Atnākam no skolas, stundiņu izstaigājamies pāru, izvējojam galviņu, tad mēs nākam abi divi sēžamies pie mācībām, izmācamies, un tad mums ir viss vakars brīvs. Tad puisītis dara savas lietas, mamma savas lietas, lielā meita atkal savas. Tas mums tāds ikdienas ritms. Tad varat arī palīdzēt tur mācībās? Pirmklasniekam es varu palīdzēt, bet 8. klasē es vairs daudz kur nevaru. Pirmklasniekam vēl varu. Vajag arī kādu palīdzību tikai mājas darbiem? Īstenībā puika ir ļoti patstāvīgs. Ļoti maz, kur, jo viņš ļoti labi iegaumē, ko skolotāja skolā ir stāstījusi, kas ir jāizpilda, un ļoti maz palīdzību vajadzīga. Laikam būs patstāvīgs. Kāda ir tā pārēja no bērnu dārza uz skolu uzreiz? Ļoti grūti īstenībā. Ja bērnu dārzā cēlāmies, piemēram, tajā pašā laikā, tad tagad ceļoties uz skolu, arī 7 viņš izjūt smagāk to. Ir grūti piecelties. Vismaz savas 50 minūtes ātrāk ir lēnām jau jāsāk modināt. Vai varbūt nogurst no skolas vairāk ir tā, neteiksim, ka slodze, bet tas nogurums, tā atbildība, ka jāsēž stundā godīgi un jāklausās. Bija atvaļinājums, jums teicāt, ka atvaļinājums bija vienos darbos. Mežā sēnes, konservēšana, pelnīja kartupeļus, nopelnīja 3 maisas kartupeļus. Tā arī pagāja tas atvaļinājums. Nebija atpūta? Nē, neteiksim, ka nebija atpūta. Bija pa vakariem mājās pādīja, tā man ir atpūta. Bija tik traki nebija. Uz darbu gāja ar prieku. Bija noilgojusies pa 2 nedēļām. Te jums ir, kādi lauki, kur var to visu darīt? Jā, lauki ir un caur pazīstamiem, caur draudzenēm man piedāvā, ka kartupeļu talka vai es ar mieru, tad es, protams, piekrītu. Tur gan naudiņā var saņemt, gan kartupeļus dot. Kā pašam ir labāk, izdevīgāk. Man izdevīgāk uz doto momentu ziemai sagādāt. Ir arī, kur visu noglabāt? Ir blakus mājā, mums ir pagrabs. Jā. Daļu es tur šeit pat augšā, jo mums ir ļoti vēs ziemā dzīvoklis. Nav tie piedāvājumi, kur par lētākām naudiņām? It kā ir varianti, bet man atkal nav tāda līdzekļa, lai es tā kaut kosmētisko remontu uz momentu veiktu, un tādā tīri nolaistā es arī nevēlos ieiet. Nepatīkam pašam tā tīri cilvēcīgi. Kā šeit atradāt arī caur sludinājumu? Šeit, jā, vienkārši laikam Dievs debesīs ir vienas dienas laikā, jo kāpēc es biju spiesti īrēt, es izstāstīšu. Kad es savā laikā paņēmu aizņēmumu tādā matikas grupā. Un ļoti cītīgi maksājām. Un viss bija kārtībā un radās, vīrs pazaudēja darbu, radās problēmas un viņi mums dzīvokli atņēma. Neskatoties ne uz ko, nevēlējās ne līgumus pārslēgt, ne pagarināt termiņus. Un tā es pazaudēju savu ļoti labu dzīvokli 2 stabu Valmiermežā. Malkas apkures. Un tāpēc šeit esmu tagad. Vīrs laukos dzīvo. Šķīrušies esam. Tas tāds bēdīgs stāsts. Tās problēmas tad arī sākās? Jā, tieši tā, tās problēmas tad arī sākās. Sen jau tas bija? Es šeit 2 gadu dzīvoju jau. Nepilni 2. Tad to krīzi, ka sākās tad arī... Jā, tieši tā, ka sākās tās darba zaudēšanas un viss, un vīrs zaudēja darbu. Un atrast nākošo bija grūti, un līdz ar to tu maksāt vairs nespēji, un tā firma ir tā, kas ar tevi nerēķinājās un neskatījās pilnīgi ne uz ko. Tas tā bēdīgi. Bet, kas ir bijis, tas ir bijis. Jādzīvo tālāk.